Esiet sveicināti aprīļa mēneša jaunajā Karmela ekleziālās kustības kristietības skolas formācijā, kurā turpināsim mūsu iesākto tēmu par Mariju, un atcerēsimies, ka pagājušajā reizē mēs pārdomājām šo Marijas dāvanu Kristus pestīšanā, kurā aplūkojām šo cilvēku pirmgrēkā, to realitāti, kurā viņš nonāca grēka dēļ, un ka kungs pēc grēkā krišanas nav atstājis cilvēces vēsturi, drīzāk no jauna pakāpeniski un pacietīgi atjaunoja šo derību ar cilvēkiem. Un mēs redzējām, ka viss prasa, lai būtu jauns sākums. Pēc tam runājām par Mariju, par šo jaunā sākuma piepildījumu viņā, par to realitāti, kā viņa tika žēlastības piepildīta. Un turklāt viņa bija piepildīta ar šo žēlastību no pirmās savas eksistences brīža, nevis tikai no pasludināšanas brīža. Visa viņas persona tika iecerēta Dieva sirdī kā pilnīga, tīra un neierobežota dāvana, lai kādu dienu varētu teikt savu jā no brīvas sirds, tīri, bez ierunām. Un šodien paskatīsimies uz Mariju kā uz jaunavu un māti. Vispār runājot par Mariju, mēs redzam daudz titulus, dažādus titulus, ko īpaši lūdzamies litānijā. Un tie ir tituli, kas identificē Mariju, kas atklāja kaut ko par viņu. Tie ir, mēs varētu teikt, mīlestības tituli. Un viņi ir izmantoti, lai parādītu šo unikālo dāvāšanas pieredzi, kas Mariju saista gan ar šo izcelsmes dāvanu, ar šo sākotnējo ieceri, gan ar viņas dēla šo jauno dāvanu, par kuru viņa kļuvusi visai pasaulē, visai cilvēcē. Un tāpēc mēs skatāmies uz Mariju pirmām kārtām kā uz jaunavu. Un ne tikai no fiziskā viedokļa, bet vairāk tāpēc, ka viss tika radīts, lai viņa būtu visa dāvana. Tātad dāvana bez kādas vainas, dāvana, tīrākā dāvana, ko Dievs var dāvāt, un lai viņa būtu arī šī dāvanu uztveroša, lai grēks netraucētu pieņemt dāvanu. Tas nozīmē, ka Dievs viņu bija iedomājies, viņu veidojis, lai atjaunotu savu šo cilvēka sākotnējo dabu, kas ir radīts, jo cilvēks radīts pēc viņa tēla un līdzības, un lai šo tēlu un līdzību atjaunotu, no jauna parādītu, atklātu, tad tas viss atspoguļojās tieši Marijā. Un Marijas šī jaunavība notiek sava veida radīšanas un pašas cilvēces sākotnējās jaunavības atgūšana, ar jaunavību domājot šo tīrību, šo skaidrās un neaptraipītās attiecības, jo cilvēce caur viņas šo dāvanu, ko viņa sniedz, atgriezīsies atkal pie Dieva, lai viņš savukārt var atklāt šo savu noslēpumu. Tātad šī Marijas pilnīgā pieejamība ir arī mūsu tāds sirds skatiens, uz ko mēs varam vērst savu skatienu uz šo jauno horizontu, uz jauno apvārsni. Ja vien atzīstam, ka mums ir vajadzīga žēlastība pirms katra mūsu soļa. Žēlastība ir tā, kas var mūsu dzīvē ienākt un padarīt mūs par tīriem,
par, mēs teiktu, saņemtu šo jaunavības žēlastību, lai kļūtu neskarti, tāpat kā Kristus asinis iemanto mūs un nemitīgi turpina mūs uzturēt. Katru reizi, kad mēs lūdzam Dievam grēksūdzēju piedošanu vai pieņemam Euharistiju, mēs kļūstam šķīstāki, tīrāki, mēs kļūstam par tādu auglīgu zemi, kurā krīt Dieva vārds, viņa žēlastība. Un jaunavība, ko mums šī žēlastība iegūst, pārspēj šo fizisko. Un tā katru reizi nāk, kad mēs izvēlamies ļaut Kristum mums pieskarties. Caur Kristus pieskārienu šī žēlastība nāk. Mēs varētu teikt, ka tādā veidā tiek atjaunot tie kristības ūdeņi, kas pār mums ir lieti, lai piepildītu mūsu sirdis. Mēs atjaunojamies tajā kristības žēlastībā. Un Marija, lai gan viņa bija jaunava visās lietās, bija arī māte. Un viņa saņēma šo dāvanu, kas ir domāta visiem, šo kopējo dāvanu, tādā veidā, kā sieviete saņem bērnu. Tas ir ļaujot sevi piepildīt, garīgi un fiziski. Un Marijai bija fiziska pieredze ar dievišķi dotu mātes lomu. Tas ir nevis laicīgu iemeslu dēļ, kādā cilvēka darbības rezultāta dēļ, bet debesu tēva un viņa svētā gara personīgā tuvuma dēļ. Un savukārt Jāzeps pēc tam tiek aicināts būt par šīs dāvanas aizbildni, un viņš kļūst par aizbildni Dieva tēva vārdā. Savā ziņā mēs varam teikt, ka Jāzeps savā namā uzņem, adoptē šo Dieva vārdu, un mēs zinām, ka adopcija tas nozīmē, ka kļūst patiesas viņa dēls. Kaut arī ne bioloģisks var būt, bet tik un tā šis dēls paliek īsts viņa dēls, jo mēs jau arī esam adoptētie bērni caur Kristu, bet mēs esam caur to īsti Dieva bērni, viņa mantinieki. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka caur Jāzepu piepildās šis apsolījums, ka nāk no Dāvida cilts šī atvase, šī pestīšana, un tā būs patiesa, jo Jēzus būs patiesas Jāzepa dēls, kaut arī nemiesīgs. Savukārt pats Jāzeps ir tas, kurš pārstāv šo uzticēto Dieva misiju, kurš pārstāv pašu Dieva tēvu, viņa lomu ieņem šeit virs zemes. Un Marijai savukārt šis mātes tituls, kuru 1. gadsimtu baznīca atzina gandrīz vai kā ar bailēm, skara šāda praktiski neiespējama robeža, jo ar prātu domājot, kā var cilvēks būt par māti Dievam. Vai Dievam var būt māte. Un ja var, tad tikai tad, ja Dieva dēls jau eksistē dievišķajās miesās, tātad trīsvienības noslēpumā. Viņam tur jau ir jābūt. Viņš nerodās no jauna Marijā, vai viņš neroda šo sākumu Marijā. Viņam jābūt pirms Marija bija. Viņš jau eksistēja Dieva kopībā, Dieva noslēpumā. Un ja šis dievišķais dēls ļauj sevi pilnībā atdot pasaulē, ienākot kā ik viens bērns ienāk pasaulē, Marija līdz ar to ir Dieva māte, jo viņas miesās šī dievišķā un cilvēciskā daba bija apvienota vienā
Dieva dēla personā. Bezvainīgā Marija ir cilvēciska, jeb cilvēka būtne, kāda viņai vajadzēja būt sākumā. Tātad pirms Ieva krita šajā grēkā, Marija parāda kāda ir šī cilvēka sākotnējā daba. Un tajā pašā laikā viņa norāda, kādai jābūt tai būtnei, kas piepildīta ar Kristus žēlastību. Svētā Elizabete no Trīsvienības pārdomāja Jēzus vārdus, ko viņš teica Jāņa evaņģēlijā 4. nodaļā 10. pantā. Viņš samariešu sievietē stāstīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu. Un Svētā Elizabete meditēja par šo teikumu, par šo atklāsmi, pārdomājot tieši bezvainīgās Marijas jaunavības un mātes dāvanu. Un viņa savā darbā Debesis uz zemes raksta šādi: ja tu zinātu Dieva dāvanu, bet kas tad ir šī Dieva dāvana, ja ne viņš pats? Ir radība, kas zināja šo Dieva dāvanu, nepazaudēja no tās ne mazumiņu. Radība, kas ir tik tīra, tik gaiša, ka šķiet, ka tā pati ir gaisma. Radība, kuras dzīve bija tik vienkārša, tik iegrimusi Dievā, ka par to neko nevar pateikt. Virgo fidelis. Viņa ir uzticīgā jaunava, tā, kas visu sargāja savā sirdī. Tēvs paklanoties šai tik skaistajai radībai, kas tik ļoti neapzinājās savu skaistumu, vēlējās, lai viņa būtu māte laikā tam, kam viņš ir tēvs mūžībā. Liekas ļoti skaisti pateikts šī Dieva vēlme, kā lai Marija būtu māte laikā, tātad šajā laikā, kurā mēs dzīvojam un eksistējam, tam, kam viņš, pats Dievs Tēvs, ir Tēvs mūžībā. Tātad Dieva dēls, kurš jau eksistēja Svētajā Trīsvienībā, jau bija pie sava tēva, viņš ienāca pasaulē caur Mariju, kurā bija sagatavota kā šis pirmreizējais cilvēks, kā Ieva pirms grēkā krišanas, un atklāja to, kāds ir cilvēks, kurš ir piepildīts ar Kristus žēlastību. Tātad pieņemot sevi fiziski un arī garīgi šo Dieva dāvanu, atklājot jau šī patiesās cilvēka būtības īsto dabu, kas vēl radīšanas sākumā tātad Ievai un Ādamam pirms grēkā krišanas pat vēl nebija atklāts. Un šī ir sastapšanās. Jo, ja mēs pārdomājam to, ka žēlastība nav lieta vai kaut kas nedefinējams, plūstošs kā vējš, ja? Bet persona, tad šo personu, šo žēlastību, viņa var mūs sasniegt caur saskarsmi. Žēlastība patiesībā sāk piepildīt pasauli, sastopoties ar Marijas dzīvi. Un tas tika darīts tādā unikālā veidā. Šīs Marijas un viņas dēla sastapšanās tika noslēpumaini gaidīta viņas eksistences jau pirmajā brīdī. Un tāpēc arī baznīcas maģistērijas mums runā par to, ka Marija tika cildenā veidā izpirkta, tātad izpirkta savādāk nekā visi pārējie. Ja mēs pārdomājam mūsu izpirkšanu, jeb mūsu glābšanu, tad mēs kļūstam par kristieti šajā pasaulē pēc tam, kad Jēzus žēlastība nāk pār mums. Tātad caur šo
lieldienu noslēpumu. Tad Marija no otras puses, viņa jau tiek ieņemta kā kristiete. Viņas dēla asinis viņu jau glāb iepriekš, un pirmkārt jau pašā Dieva sirdī, un pēc tam viņa Jēzus ieņemšanas brīdī. Tātad mēs varam no tā varbūt nedaudz labāk saprast, kāpēc Dante viņu sauca par sava dēla meitu, jo viņa piedzima no Jēzus, pirms Jēzus piedzima no viņas. Tātad Jēzus, šis upuris jau viņu izglāba pirms vēl upuris bija veikts. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka Marijas šī patiesā eksistence, tas, ka viņa eksistēja sava dēla dēļ. Un tas ir tādā pilnīgā un radikālā veidā. Un tā ir pieredze, kas mātei ir tikai dažos privileģētos gadījumos, kad viņa šķiet, ka bērns ir viņas dzīves galvenais mērķis tik ļoti, ka ziedo viņam visu sevi. Tas bija Marijas izšķirošais šis noslēpums. Tomēr pēc šīs sākotnējās dāvanas, šīs atpestīšanas, ko viņa saņēma, Marija nedzīvoja paradīzes stāvoklī, jo viņas pasaule un vēsture bija tāda pati kā mums, ar visām brūcēm un nepilnībām, bet atšķirībā no visām citām radībām, šajā pasaulē viņā ir bijusi pilnīgi vienota ar Dievu, pilnīgi pazīdama, pilnīgā žēlastībā. Viņa mums parādīja, ka piedzīvot šo pirmo sākumu un pirmo pasauli ir iespējams, taču viņa to darīja jaunā gaismā. Tas, ko atnesa viņas dēls. Patiešām, Marija palika brīva un nevainojama normālos, vienkāršos un arī nogurdinošos šīs dzīves apstākļos. Viņai tika dots visu uztvert un piedzīvot, nostājoties citu grēku priekšā, redzēt, kā tas viss tiek iecirsts viņas dēla saplosītajā miesā, iedzīts ar naglām, bet viņa izvēlējās nekad nekļūt par līdzdalībnieci, pat ne ar pārdomām vai reakciju. Marija vienmēr izvēlējās noraidīt grēku, lai vienmēr un visā paliktu par dāvanu, un vienmēr par savas darbības sākumu izvēlēties mīlestību. Un tas ir vispilgtākais Marijas dāvanas aspekts. Ne tikai tas, ka viņa to saņēma ieņemšanas brīdī, bet arī tas, ka viņa to bija saglabājusi, dzīvojot gan bērnībā un jaunībā, un pēc tam atkal pēc savā jā vārda došanas. Marija katru dienu, katru soli, katru brīdi no jauna izvēlējās šo dāvanu. Viņa to aizstāvēja ar savu mīlestību un ticību, ar savām asarām un ar savu prieku. Šim viņas piemēram, kas pēc tam kļūst par rūpēm par mums, tātad Marijas nākamās rūpes bija rūpēties par mums, jo no vienas puses Marija tika uzticēta baznīcai, no otras puses baznīca tika uzticēta Marijai. Tātad mēs tikām arī uzticēti, un šis viņas piemērs mūs padara arī tādus uzmanīgākus šīs žēlastības dāvanas sargātājus. Ja mēs saprotam to vērtību, to lielo dāvanu, kas mums dota, ko mēs saņemam kristībā, ko mēs cenšamies atjaunot katrā grēksūdzē, lai būtu cienīgi pieņemt Kristu šajā Euharistijas dāvanā. Ja?
tas mūs padara tādus piesardzīgākus, uzmanīgākus un liek pievērsties tam ar savu sirdi, ar savu būtību. No otras puses, mēs varam domāt, ka Marija varēja saprast, ka viņa ir saņēmusi īpašu dāvanu tikai pakāpeniski, dienu no dienas, un pēc tam ejot sava dēla pēdās, tā kā sekojot viņam, līdz tai dienai, kad viņa sekoja viņam ceļā uz Golgātu. Tajā dienā, kurā tikai asarās viņa redzēja savu dēlu ciešam, ievainotu, mocītu, un tad viņa redzēja viņu mirstam tādā veidā, kā mīlestība, kas izlieta pār visu dzīvību, pat pār viņa krustā sitējiem. Redzot, kā šķēps atver viņa dēla sirdi, Marija rod saprata, kā arī viņa pirms citiem nāk no šīs pašas sirds. Tāpēc viņa bija nākusi pasaulē šķīsta, nodzīvojusi savu jaunību Dievā, un viņas jaunavība tika ziedota viņam un Jāzepam. Tāpēc viņa beidzot bija kļuvusi par māti tādā neaprakstāmā veidā, kādu pat eņģelis nebija spējis saskatīt, kad mūžīgā mīlestība bija piepildījusi viņu ar mieru, un viss sākās tieši tur, no krusta, kas ir ārpus laika, kas vienmēr bija bijis viņas liktenis, kad apslēpta no pasaules viņa piedzima gaismā. Tātad šis stāsts par Marijas dāvanu radās Dievā kā stāsts par mīlestību, un tas piepilda katra cilvēka ceļojumu, jo katra cilvēka vēsture vienmēr sākas ar dāvanu. Un šobrīd mēs noslēdzam šo ciklu par Mariju. Nākamajā reizē vēlreiz nedaudz atskatīsimies uz visu, ko runājām šajā gadā, šajā sezonā, un izdarīsim arī dažus secinājumus no tā visa. Un nākamajā sezonā, nākamajā gadā tad atkal turpināsim runāt par Mariju un konkrētāk par Marijas sirdi. Un šis teksts, ko arī šodien apskatījām, ja tiek lasīts vai klausīts pirms lieldienu svētkiem, tas var būt arī veids, kā mēs varam šīs lieldienas sagaidīt, pārdomājot un pievēršot uzmanību arī Marijai un saprotot, ka caur šo viņas dzīvi, viņas piemēru mēs tikām un tiekam katrā mirklī, mūsu dzīves mirklī glābti caur šīm Jēzus asinīm, kas līst no krusta. Lai svētīgs jums šis laiks un tiekamies pēc tam maijā, pēdējā noslēguma kristietības skolas formācijā šajā sezonā.